Vai tev patīk datori un tehnoloģijas? Iespējams, mājās esi izjaucis un salicis atpakaļ savu datoru pa skrūvītei, un tas atkal strādā. Ja tā, tad nešaubies, un pēc 9. klases nāc uz Rīgas valsts tehnikuma datorikas nodaļu un iegūst sev piemērotu profesiju. Šoreiz es tev pastāstīšu, kā notiek mācību process, kādas iespējas audzēkņiem paveras prakses laikā un pēc tehnikuma absolvēšanas. Kādi ir šīs nodaļas galvenie mērķi un uzdevumi? Galvenais mērķis ir sagatavot augstas raudas profesionāļus IT nozarē. Tie būtu datortehniķi un programmētāji. Kāds ir vidējais absolventu skaits gadā? Audzēkņu skaits mums šobrīd ir aptuveni 620 un vidējais absolventu skaits ir aptuveni ap 100. Datorikas nodaļā ir 2 izglītības programmas – programmēšanas tehniķis un datorsistēmu tehniķis, kas ir paredzētas jauniešiem pēc 9. klases absolvēšanas. Mācību ilgums ir 4 mācību gadi, kuru laikā tiek apgūti gan vispār izglītojošie mācību priekšmeti, gan profesionālie un mūža izglītības mācību priekšmeti. Mācību process tiek organizēts gan klasē, gan darba vidē. Kopumā Rīgas valsts tehnikuma datorikas nodaļas mācību organizācija ir ļoti intensīva, dinamiska un notiek modernā vidē. Pastāst, kāda ir nodaļas materiāla tehniskā bāze? Tātad audzēkņi mācās šajā sfērā 4 gadus, un tas nozīmē to, ka 4 gadu laikā programmētājs iziet pilno ciklu. Pirmajā kursā viņi sāk ar dokumentāciju un algoritmiem, otrajā kursā viņi jau pieķerās dzelžu tātai programmēšanai, kur viņam veidot projektus, kas saistās ar Arduino, piemēram, Ziemassvētku lampiņas, attiecīgi, lai izrodātu eglīti. Tālāk jau aiziet nopietnāk projektā, kā piemēram saules baterijām darbinām robotiņš un tā tālāk. Tālāk jau mēs aizējam uz 3. kursu, kur jau viņi ķerās klāt tīmekļu vietu programmēšanā, un daudz no mūsu audzēkņiem ir izveidojuši uzņēmumu iekšējās sistēmas, tādu kā, piemēram, numuru atpazīšanas sistēmu, vai arī pedagoģu atalgojuma sistēmu, kas tiek izmantot konkrētajā uzņēmumā. 4. kursā studentiem sākas galvenā kvalifikācijas prakse, kas ilgst 5 līdz 6 mēnešus reālā darba vidē. Pēc prakses seko kvalifikācijas eksāmens, kad jaunieši ir jau soļu attālumā no diploma saņemšanas. Vai bieži notiek tā, ka tieši prakses laikā, garajā praksē, kad jūs sakāt, ir šie 5-6 mēneši, jaunieši no praktikantiem pamazām jau saņem reālus darba piedāvājumus un paliek strādāt uz vietas ar īstu darba līgumu? Jā, tas var gadīties arī 3. kursā, jo 3. kursā mums ir pilngadīgi jaunieši, jau 18 gadi, un viņi jau sāk strādāt arī 3. kursā, un vasara ir tam ļoti labs laiks, kad sākt. Un 4. kursā turpina savas darba attiecības, un mums galvenais, lai viņi nepamet mācības. Ar darba devējiem mums jau pirmā saskarsme notiek 1. kursā. 1. kursā mēs aicinām darba devējus uz vieslekcijām, izmantojot mācību programmu Dzīvei gatavs. Ir arī Prakse.lv dažādi pasākumi, kur ir ar augstskolām tikšanās, Rīgas Tehniskās universitātes karjeras dienas, Latvijas universitātes karjeras pasākumi. Ir arī Prakse.lv iespējas norganizēt dažādas ekskursijas un tikšanās. 1. kursam mēs aicinām šeit uz vietas, tehnikumā. Savukārt ar 2. kursu mēs jau dodamies ekskursijās. Tās ir grupa ekskursijas pārsvarā. 3. kursam mēs jau orientējamies uz mērķu grupu. Tātad uz kādu uzņēmumu, kuru vairāk vēlas iepazīt jaunieši, viņi uz to arī mērķtiecīgi orientējās un dodās. Ierodoties tehnikumā, protams, no sākuma es iemācījos programmēt. Primāri tā bija Java un Python valodas, un arī iemācījos visas tīkla pamats un citām IT sfēras saistītās lietas. Bet uzreiz 3. kursā mums bija jāizvēlas prakses vieta, un es kā prakses izvēlējos šo pašu tehnikumu. Un tā pusgadu pastrādājot, es izlēmu, ka jā, šis tas, ko es gribu darīt, un tā arī pieteicos turpināt strādāt. Kādu piemēru tu vari nosaukt kādām praktiskām zināšanām, ko tu esi šeit ieguvis, kas tev patiešām ir noderējušas tālāk jau tavā profesionālajā karjeras dzīvē? Kā labākais piemērs gan jau būtu mākslīgais intelekts, kur es izveidoju sistēmu priekš numuru atpazīšanas, ko izmanto šeit stāvvietā priekš tehnikumu.
Un tā visiem darbiniekiem pašlaik ir palīdzējusi. Esmu, protams, laimīgs un pārliecības pilns, jo, ja jau iepriekšējās sistēmas, ko veidoju, strādā, tad es jūtu, ka viss, ko es nākotnē darīšu, arī gan jau sakos šādos pašos tempos un tiks pielietots. Kā piemēru var minēt, es arī esmu bijis gan kā jaunietis, šeit kā praktikants gājis uzņēmumos, tālāk esmu arī kā pasniedzies bijis un šobrīd jau esmu arī kā uzņēmējs un šobrīd ņemu jauniešus praksē. Un kopā ar tieši Tehnikumu jauniešiem pavisam nesen arī mēs radījām jaunu platformu, ED365.com, kas ir e-prakses platforma, kas nodrošina pilnu prakšu digitalizācijas ciklu no A līdz Z. Un šobrīd jau šo platformu lieto plaši visā valstī, daudz izglītības iestādes, un viņiem principā palīdz uzņēmējiem atrast savus jaunos, nākamos potenciālos darbiniekus. Un tā kā varētu teikt, ka ar jauniešiem kopā radījām platformu priekš jauniešiem un arī priekš uzņēmējiem. Mācību process ir interesants, radošs un aizraujošs, jo laika gaitā katram studentam ir iespēja atklāt savu iekšējo potenciālu, attīstīt savas prasmes un tās pilnveidot, dodoties apmaiņu braucienos uz ārvalstīm. Edī, pastāst, kādas ir iespējas doties ārpus Latvijas un iegūt starptautisku pieredzi šeit mācoties? Mūsu skolā ir vairākas programmas piedāvātas, tieši ar profesionālu praksi saistītas. Pašlaik mums datori, kas nodaļā dodas 3. 4. kursi uz Somiju, Spāniju un Sloveniju. Es pats esmu devies 5 projektos, 3 no tiem bija mazāk saistīti ar manu profesiju, uz 2 reizes Poliju un 1 reizi Vāciju, kur iemācījos par ilgtspējību, demokrātiju un toleranci, kā arī, bet vairāk ar profesiju saistīts man bija tieši 2 projekti, kur es biju izskatījis digitālo marketingu ļoti padziļināti, kā arī mājaslapu izstrādi. Kāpēc tu tik bieži dodies šajos starptautiskajos braucienos? Citi jaunieši varbūt tik daudz šīs iespējas neizmanto. Man vairāk tieši piesaista tās kultūras guvumi, kas varu doties un uzzināt par citu valstu kultūrām, iepazīt cilvēkus un gūt jaunus kontaktus un redzēt viņu vispār redzesloku uz profesiju un kā vispār varētu iesaistīties šajā jomā. Esmu piedalījies 2 projektos, Vācijā un Itālijā, abi, kuri bija saistīti ar ilgtspējību. Kāpēc? Es vēlējos iepazīt jaunus draugus, uzzināt kaut ko jaunu, iemācīties kaut ko jaunu arī par ilgtspējību un redzēt, kā lietas notiek citā valstī. Es devos mobilitātē uz Portugāli, kur es strādāju Portugāles jaunu uzņēmumā, kas nodarbojās ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Tur man bija iespēja pilnveidot savas prasmes web izstrādē. Es iemācījos integrēt mākslīgā intelekta elementos tīmekļa mājaslapā. Savu brīvajā laikā mēs ļoti daudz ceļojām apkārt. Redzējām gan Lisboni, gan Porto, gan Viana de Castela un citas pilsētas. Bijām mūzejos, baudījām arhitektūru un, protams, saulaino Portugāles laiku. Un ko tu teiktu tiem jauniešiem, kuri arī domā varbūt pieteikties šīm programmām, varbūt nē, ir bailes, nav pārliecības par sevi? Kāpēc braukt un negaidīt pat varbūt 4. kursu? Es noteikti ieteiktu nebaidīties pieņemt šo lēmumu, nebaidīties iesniegt dokumentus, lai varētu arī ceļot un iegūt jaunu pieredzi. Jaunu pieredzi jaunieši gūst arī piedaloties dažādos starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos, kā Skills Latvija, Eiroskills un WorldSkills. Renārs Gausiņš ar lieliskiem rezultātiem sevi pierādīja Austrijas Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā Austrian Skills 2023, kur prasmi konkursā webtehnoloģijas ieguva 3. labāko rezultātu. Man jau no paša tehnikumā sākuma no 1. kursa man ir ļoti interesējusi tieši web izstrāde un tehnikumā tas tieši tehnikums visas tās sfēras, kā samērā virspusējā līmenī paņem un tad tu vienkārši izvēlies, kas tev visvairāk interesē, un tad, tā kā es jau zināju, ka man vairāk interesē web izstrāde, tad es arī pats paralēli sāku mācīties. Kāda ir tava motivācija? Mana motivācija ir
pirmkārt iegūt zināšanas, otrkārt pierādīt sev un citiem to, ka es esmu labākais šajā sfērā, ar tehnikumiem kopumā un Latvijā. Un tad trešais tas ir dabūt kontaktus, iegūt kontaktus kaut kā tā. Vai pēc dalībām šajos konkursos jau ir nākuši varbūt darba piedāvājumi vai prakses vietu piedāvājumi, un tu esi jūtis, ka tieši konkurss ir palīdzējis kļūt pamanāmākam? Jā, to es esmu pamanījis, to, ka man vairāk sāk nākt darba piedāvājumi, freelance piedāvājumi visādi, bet tagad es esmu dibinājis savu uzņēmumu, kur attiecīgi mēs noteikts draugu loks, pazīstamo loks, mēs izstrādāsim tos pasūtījumus visādas mājaslapas. Tehnikums ir veiksmīgs starts ikviena jaunieša karjerai. Liela daļa absolventu pēc tehnikuma beigšanas dodas savas zināšanas pilnveidot augstskolā. Tas sasniedzamais mērķis ir viens un tas pats – būt IT nozares epicentrā un panākt, lai mūsu audzēknis, kuru mēs izlaižam no tehnikuma durvīm, ir pilnvērtīgs loceklis darba tirgumu un lai viņš spētu iekļauties dažādās vidēs. Vai guvi atbildes uz visiem saviem jautājumiem? Es ceru, ka jā. Ja tomēr vēl kas ir palicis neatbildēts, tad droši apmeklē Rīgas valsts tehnikuma mājaslapu, atrod datorikas nodaļas kontaktus un noskaidro visu, ko vēlies zināt. Tiekamies auditorijā!